programmā jūs dzirdēsiet, daļa no dziesmām būs, kā jau mēs vienmēr gatavojamies nakt visam Ziemassvētkiem. Un tāpēc ļoti daudz no solo dziesmām, tās būs visas, kuras skanēs Ziemassvētkos. Tikai varbūt nebūs tādā izpildījumā, jo noteikti jaunieši būs kopā ar lielajiem māksliniekiem, bet nometnē mēs varējām, kad lielo mākslinieku nav, tad mēs pieliekam klāt kādu mazo mākslinieku, mazajiem māksliniekiem. Nu, tādēļ šodien tikai jaunieši dziedās. Un mēs šodien tātad sāksim kā pirmo sauksmes svatu Katrīnu, kura nodziedās dziesmu par sniegu pārsliņām. Kā jau Ziemassvētkos, vai ne? Mūsu augusts ir Ziemassvētki. Paliek, tur ņem mežmalā.
Tajā ziemas naktī bija dziedāmas, tā kā brīnums gaidīts iedāmas. Pagalu mieru visiem neviens mīdāmas, krīt, sniega pārstas mirdzēdāmas, un tavā lokā stājās. Krīt, sniega pārstas mirdzēdāmas, un tavā lokā stājās. Un varbūt šai stundā debes vārdos mani sākti vēlies tu, vai tik mirkli klusi vēlos kā sniega pārstas mirdzēdāmas, krīt, un tava lokā stājās. Sniega pārstas mirdzēdāmas, un tava lokā stājās. Dziesmiņas mums nav ļoti svaigas. Kā jūs saprotat, vārdi var šur tur sajukt, bet tas ir, ko jūs gribat. Tik daudz dziesmu no galvas iemācīties vienā nedēļā ir ļoti grūti. Jā, bet nākamais priekšnis mums būs pavisam savādāks nekā mums kādreiz bijis monotnē. Un tas instruments, ko tad teikt var stumt uz skatuves, ir marimba. Viņi šodien nenospēlēs to skaņdarbu, ko Ziemassvētkos, jo tas bija tāds, ka mēs tikko notis dabūjām, bet tik ātrā laikā tik sarežģītas lietas netop. Tādēļ šodien Inga un Edvards nospēlēs jums ļoti skaistu Wolfgang Amadeus Mozarta skaņdarbu fragmentu no Serenādas Stīģu orķestrī.
šeit viņai palīdzēja Sanders, kurš nometnē bija mūsu jaunais vokālās klases, varētu teikt, jaunietis, bet pedagoga statusā jau. Un jaunieši mēģina sastrādāties ar jauniešiem, varbūt pat tā labāk, kas sanāk ar tiem vecajiem barbeļiem skolotājiem. Tātad vārds Laimai un Valtei. Bez kā jūs nevarat iedomāties Ziemassvētkus? Ne šai pusē, šai pusē. Piparkūkas, jā. Un nākamā dziesma nebūs gluži par piparkūkām, bet kad zvaigznes smeķi kā piparkūkas. Kaspars uz skatuves tiek aicināts, kur mums ir jau.
Svētītas kā aitas, gaisma tumsai nodailantus navīte ar muļķidejo atkal jau. Izrakstītas rakstīņas atkal jau. Ziemassvētki līgo atkal jau. Ziemassvētki snieg. Zvaigznes metāpī par kūkas svētītas kā aitas, gaisma tumsai nolailantus navīte ar muļķidejo atkal jau. Izrakstītas rakstīņas atkal jau. Ziemassvētki līgo atkal jau. Ziemassvētki snieg. Zvaigznes metāpī par kūkas svētītas kā aitas, gaisma tumsai nolailantus navīte ar muļķidejo atkal jau. Izrakstītas rakstīņas atkal jau. Ziemassvētki līgo atkal jau. Ziemassvētki snieg. Priekšnesums, viskaistākās rokas pasaulē, kur izpildīs Marta un viņas mamma. Ieva priekšnesumā piedalīsies Ziemassvētkos vēl Gaismas skolas bērni. Tā kā mums to bērnu šeit nav, tad mēs esam tālus komponējuši, viņi šodien man spēlēt ģitāru, ja? Un kopā ar mammu šo skaisto dziesmu nodziedās. Sarkanas vasaras sniega.
man ir tikai viena sirds. Sauciet, un jūs dzirdēs. Man ir tikai viena pati sirds, viens balons, pīlāžu vīna. Un cik maz var tajā iepildīt, to mēs katrs zinām. Man ir tikai viena pati sirds, bet jums taču arī ir sirdis. Nu tad noplēsiet visus pīlāģus, un tie visu ziemu jūs dzirdīs. Bet kad klusos vakaros cikādes dzied, izpeld mēnes sarkaniem ragiem. Sarkani pīlāģi pusnaktī dzied, ogu ķekariem smagiem. Viskaistākās ogas pasaulē, rudens naktīs man rādās miegā. Un pirmajā sniegā, kā asaras pirst, sarkanas asaras sniegā. Un jāri dažam pavardēm, pēc nekrietības smirdēs, un sauciet, man ir tikai viena sirds. Sauciet, un jūs dzirdēs. Un jāri dažam pavardēm, pēc nekrietības smirdēs. Sauciet, man ir tikai viena sirds. Sauciet, un jūs dzirdēs. Un tagad būs pavisam kaut kas jauns. Atkal kaut kas tāds, kas nav bijis. Un tagad uzstāsies kvartets ar tautas dziesmas aranžiem. Viens no autoriem, tur man liekas arī Valters Tīši. Ne? Dafne. Labi. Nu, Valters stāvēja blakus. Tas arī ir nesmā. Kā tad tagad kvartetu uzstāsies Marta, Oskars, Jākabs un Valters, tā, Īra. Īra arī tā, Īra klavierē. Tā, šitas ir pilnīgi tāds tik jauns, es visus nosaucu. Renāts. Nē. Jauns tāpēc, ka pirmkārt viņš ir pilnīgi citā stilā, nekā tautas dziesmas aranži, bet jūs tur dzirdēsiet tā līmeni, ne tāda parastā, un ļoti dažādām pārējām, minoriem, mažoriem, un tur bērniem ir jāspēj to izdarīt, un, ziniet, pilnīgi neticami, ka viņi to izdarīt. Sagaidām ar aplausiem!
Jā, un tagad atgriežamies pie Ziemassvētkiem, ja? Antons mums nodziedāja dziesmu Teci gaismiņu pa priekšu. Bet tad mums būs liels orķestris, Daniela Bulājeva sīgu grupa ar viņu ieskaitot, un ritma grupa, Torņkalna baznīcā, kur tā ļoti cīši būs jāliek
Bet tad tas skanējums, kur tagad ir dažas tādas, nu, tā kā starpiņas liekas, nu, kas tur notiek, nu, kas tur nenotiek, tur būs kā visti. Tiešām ļoti skaisti. Jā, un tagad es došu vārdu Jēkabam un Katrīnai, un viņi nodziedās dziesmu Viss būs vēl. Nu, diemžēl mums vēl nav notis korim, faktiski tā ir korim tā dziesma, un tur tikai solisti ir tā, bet nu, noša mums vēl nav. Jo Rēnis Petrauskas ir ļoti talantīgs komponists un ļoti aizņemts tāpēc. Un pēdējās naktīs divās mēs izspiedām divas dziesmīs, kuras solisti dzied, bet kuri nedabūjām vēl notis. Tāpēc šodien dod tā. Lūdzu. Lūdzu, es par tevi.
otrā dziesma būs Imanta Kalniņa un Viktora Kalniņa sacerējums Bekas dziesmiņa. To laikam dzīve tikai meitenes, jā? Jā. Tātad vispirms viskoris un pēc tam tikai meitenes. Yes.
Un noslēgumā jūs dzirdēsiet divas dziesmas. Viena no tām būs Raimonda Petrauska dziesmu lūkšana. Un otra tā būs Jāņa Strazda dziesma Zaļā zeme. Tajā būs soliste Antons un Marta, un pie klavierēm būs Inga.
teikt, plenērā pie jūras. Un to visu organizēja skolotājs Mārtiņš. Tad katru rītu par to rūpējās skolotājs Ulds Rītrūs. Ļoti rūpējās skolotāja Valda. Šogad viņai bija ļoti labs palīgs Valders. Iedomājam bez mikrofona tēvs. Un, protams, visu šo lielo pulciņu kopā liek Georgs. Ir iegādāti, kad mēs bijām Briselē, mums Briseles kurs saziedot 1000 eiro, un tik arī tieši mums ir mūsu jaunajās kratiņas. Nu, tāds ugunskristība šodien, ar ziediem, bet lai spēks bišķiņi ir, un Mārtiņš bija pie tehniskā personāla. Izbaudījāt, ko mēs esam samācījušies un iegrāmatojiet savos kalendāros 11. decembri, Toņikalna baznīca. Biļetes sāks pārdot oktobrī droši vien, tā kā aiciniet draugus un paziņas. Un koši sāks strādāt septembrī, droši vien 7. iznāk svētdien. Paldies, paldies par... Labi vārdi nekad nevar būt par daudz. Mēs varam katru dienu viens otram to teikt. Un katru dienu mēs kaut ko mācāmies visi. Gan jūs, gan mēs. Un iemācāmies, un lielas lietas iemācāmies. Un katru dienu mēs lūdzamies žēlastību. Tā kā pirmajā dziesmā izskanēja šo lielo žēlastību. Un latvietis ir dzīvs. Tā ir viena lieta. Paldies visaugstākajiem spēkiem. Viena lieta, ko mēs mācāmies, ir pateicība. Un caur pateicību mēs tiešām tuvināmies tādai lielai dažanai mīlestībai. Nu tā, es domāju, ka daudz man pievienosies. Pateikties mēs arī katru dienu varam daudziem cilvēkiem un arī mīlestības vārdus. Kad es augu, kad es biju maziņa, manā ģimenē neteica katru dienu, es tevi mīlu.
Tā nebija. Bija svēti, viss bija skaisti un mīļi, mēs apģērāmies un bučojāmies, bet tā kā šodien es zinu manā bērnu ģimene, kur man bērni nav un mazbērniņi, protams, tas ir vienkāršāk un biežāk šie vārdi tiek teikt, es tevi mīlu. Un vienu dienu Ieviņa, mana meitiņa, man jautā, mamma, vai tu mani mīli? Es saku, nešauties, es tevi mīlu. Bet ne par to visi jūs tiekat mīlēti, katrs bērns. Un kas šodien šeit notiek, es uzskatu par ļoti lielu veiksmi. Arī to es lūdzos visaugstākajiem spēkiem šo veiksmi. Un esmu pateicīga šiem visaugstākajiem spēkiem, ka mēs reizēm esam caur īstajā vietā, īstajā laikā ar īstajiem cilvēkiem. Jo šī ir milzīga dāvana saruna. Es uzskatu, ka tā ir nenovērtējama dāvana mums visiem, katram, ikvienam. Ļoti emocionāli par to es nerunāju. To mēs nevaram ne samaksāt, ne novērtēt. Ja? Finansiāli, kā jūs to dabūnāt, es nezinu. Es varu tikai atkal katru dienu iet lūgties visaugstākajiem spēkiem, kaut jums pietiktu spēka, kaut jums būtu turpinātos satikt vislabākos cilvēkus, kas jums palīdz, kas jūs atbalsta, kam pateicoties mēs šeit varam būt. Tā ir nenovērtējama, milzīga dāvana. Paldies, Sēm! Maziņš no mums, tā enerģijai dāvanīt, tas ir karalisks ievārījums mūsu karaliskajām zvaigznēm, un paldies, ka jūs spīdat mūsu bērniem, un mēs jums tiešām pateicamies. Un gatavosimies visi kopā 11. decembrī. Paldies! Paldies!